Lieta sekojošā Volvo mums ir V40, nedeg papildus stopniks, kas atrodas reku tur augšā. Viņam te apakšā ir tāds te blociņš, kompis man rāda kļūdu, ka ir beigti vadi vai izsavienojums. Ņemsim ir aktivizācija. Ja, esmu pievienojies pie pienākošiem vadiem. Dioda man ir atvienota. Un mēģināšu aktivizēt, parādīt. Tā, kontrola lampiņa. Tā, varēs redzēt. Tā. Ups, tā, mēģināšu. Tā, pievienojam. Ir, lampa iedegās. Izslēdzam, nodzist. Nu skaidrs, problēma ir LED lukturi, kurš ir pieejams tikai oriģinālais. Finālā izdomāju noņemt nost. Protams, kas te ir apakšā, mums te ir kaut kas. Noņemās viegli tas spoilerīts. Jo skati bez papildus bremžu lukturi tāpat nelaidīs, divnieks būs. Tā kā mums jānokonstatē 100%, ka viņš beigts. Ņemās nost, spoilerim no iekšpuses ir divas skrūves, štekerīts un lukturītam jānāk ir nost. Jā. Te viņš nāk ārā. Tā. Nezinu, ko es tur atradīšu. Bet, nu, vismaz pārbaudīsim. Varbūt, ka var kaut ko salodēt. Lukturs mums ir ārā. Diodnieks, es domāju, ka tur iekšā drīzākais būs kaut kāds celiņš, ja viņu varēs, protams, atjaukt vaļā. Izskatās jau viņš tur tīri briesmīgs. Bet, nu, dabūsim vismaz normāli ciparus. Tā, lukturis sadalījās diezgan veiksmīgi, nekas nesalūza, un te jau lūk arī mūsu problēma ir. Sadedzis ir kondensators un sadegusi pretestība. Nezinu, nomazgāšu, notīrīšu un pastīšos, kas tur ir. Varbūt, ka kaut ko varam salabot. Druska nācās zem mikroskopa pasvīst, bet barošanas bloks. Rezultāts 120 eiro vērtais lukturis ir atremontēts. Zaļo notīrīju, salodēju. Tā. 14 voltus. Nu, deg. Cik ilgam laikam nezinu, tā, tur jāuzpūš laka pa virsu. Baloniņā kaut kur ir. Nu, kārtībā. Tā, esam pielikuši klāt. Slēdzam iekšā aktivizāciju. Zapusk. Deg. Slēdzam ārā. Stop. Viss kārtībā. Blokā kļūdu nav. Tā, pārbaudām vēl. Vienkārši nospiežot bremžu pedāli. Jāpaņem mana palīgierīce. Tā. Tā, bremzes, hops. Ir. Nu tā, vismaz. Skatu viens divnieks mazāk.